Ar skanīgām dziesmām Jelgavas pils parkā folkloristi lieldienās mēģināja aizbaidīt aukstumu un ciemos aicināt pavasari. Tikmēr uzrunātie lieldienu pastaigas dalībnieki teica, ka aizkavējies pavasars noteikti nesot šķērslis, lai izpildītu visus ierastos lieldienu rituālus. Protams, olu krāsošanu un koksēšanās no rītiem. Tagad brauksim kur zaķus skatīties un olas ripināt. Svinēsimies. Kā tad jūs krāsojat olas, ja nav noslēpums? Parasti ir lieldienu rītos, bet pat cik ģimenīte ir pieaugusi un liela, tad vakarā sanāca vakar. Kurš tad lielais galvenais krāsu meistars? Abi divi šie. Vīriešiem uzticēt olu krāsošanu? Jā, jaunai paaudzei. Mazajiem lielu prieku sagādāja arī lauku sētas dzīvnieciņu aplūkošana un iespēja pasniegt tiem kādu našķi. Viena no neatņemamām laicīgo lieldienu sastāvdaļām ir olu ripināšana un kārtīgi izšūpošanās. Tomēr daudzi uzsver arī to dziļāko būtību. Kā jums šķiet, kas ir pats svarīgākais šis lieldienu vēsts, šis lieldienu simbols? Jūs domājat garīgi vai vienkārši kā jūs laicīgi? Es domāju garīgi. Es domāju, lai mēs visi būtu labāki, lai mēs skatītos uz to, ko mums kādreiz ir vēsts stāstījusi. Un lai mēs ticētu tam labajam, jo caur to, ka mēs ticēsim, ka tas bija patiesi, kas notika ar Jēzus Kristu, mēs ticēsim jebkam, kas ir labs, kas ir gaišs, kas ir priecīgs, kas ir daudzsološs un kas ir piedodošs. Galvenais piedodošs. Kā jūsu mājās vairāk tiek tās reliģiskās tradīcijas, jeb tās pagāniskās? Jaunajās mājās pie jauniešiem tomēr šīs laicīgās tradīcijas. Olu krāsošana, zaķu vērošana. Viss, bet tad, kad es augu, manā ģimenē bija vairāk reliģiskās. Kaut gan es arī pati eju uz baznīcu. Vēl tagad. У нас очень такие... Mums ir ļoti konservatīvas tradīcijas, tāpēc, ka mana vīramāte ir katoliete un ļoti ievēro. Католичка и очень чтят эти традиции. Что самое главное, kas ir galvenais lieldienu simbols? Наверное, яйцо все-таки. Laikam tomēr ola. Tā lieldienās simbolizē jaunas dzīvības rašanos. Возобновление новое. Я думаю, яйцо. Jau tradicionāli pavasaras svētkos pilsētnieku kuplajā saimē tika uzņemti jaunie iedzīvotāji. Šajās lieldienās Jelgavas piederības simbolu sudraba karotīti saņēma 114 jaundzimušie. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.